Labdien! Šī video virtuve un turpmāko laiku jums būs Žana. Šodien pagatavošu pildītus tomātus ar olu. Recepti atbalsta internetu veikals Ķeitis.lv. Recepte ir ļoti viegla, bet ļoti garšīga. Vajadzēs tomāti, olas, sāls, pipara un eļļa. No sākuma cepamo trauku jāieļļo un jāliek iekšā cepamais papīrs un tas arī jāieļļo. Var jau arī nelikt, bet no tomātiem ir tāda īpatība, ka viņi piedeg. Tā, tagad, protams, tomāts jānomazgā un tomātiem jāizņem uzmanīgi sēklotni. Un lieko sulu, kas tur ir. Un par šo laiku man silst cepeškrāsnis uz 175 grādiem. Šai receptē es paņēmu lielus tomātus, bet arī var paņemt mazus tomātus. Ja ir lieli tomāti, tad liek 2 olas. Ja ir mazāks tomāts, tad 1 olu. Tagad iekšpus izkais ar sāli pipariem. Un tagad katrā tomātā sit olu tā, lai viņi paliek veseli. Un pa starpam arī var pielikt klāt sagriezt sīk bekonu, sieru. Tas jāvēlās. Vai arī kausēti dzinteriņu var arī pielikt. Bet, manuprāt, arī pilnīgi pietiek ar tikai ar olu, jo tomāts un ola ļoti labi ņem garšu. Un tagad apslaku ar eļļu. Un atkal izkais sāli un piparus. Un liek cepeškrāsnī. Un cep kādas minūtes 25–35. Un šādu uzkodu viegli pagatavojam, garšīga un izskatās ļoti skaisti. Vakariņās, brokastīs. Un pa virsmu var pabeigt ar zaļumiem, pasniegt ar maizīti, majonēzi, vai no krējumu, kā jau kuram garšo. Lūk, skatīsimies, kas te mums sanāca. Burvīgi, brīnišķīgi. Man atliek novēlēt labu apetīti. Gatavojiet, rakstiet, uzdodiet jautājumus, iesakiet šo receptu draugiem. Liels paldies par uzmanību un uz tikšanos! Šo receptu atbalsta trauku veikals Ķeitis.lv, visi virtuves piedarami vienā vietā.